Ielūkosimies tetovēšanas mākslinieces prātā. Kā iesākās šāda karjeras izvēle? Kādas iemaņas ir nepieciešamas tam? Mani sauc Katrīna Jukna. Esmu tetovēšanas māksliniece, dizainere. Tev ir jāzīmē daudz, tev ir jāsaprot kaut kādi akadēmiskie zīmēšanas principi. Un tagad tu to zini, tad tetovēt nav tik grūti. Attiecīgi, tīri psiholoģiski, ja tu vari izturēt to, ka tu dari kādam pāri, tad, ja tu māki zīmēt, tu vari būt arī tetovētājs. Tad man paveicās, kad tētis to iemācīja. Es neteiktu, ka es pieturos pie kāda no klasiskajiem stiliem, kas mums ir tā kā atpazīstami. Es to varētu saukt par vienkārši new gen, jeb tā kā jaunās paaudzes stilu. Man patīk arī ļoti, ļoti smalki, līniju darbi ar ornamentiem, filigrāni. Un pēdējā laikā man arī ļoti patīk viņus kaut kā kombinēt un vīt vienotram cauri. Bet citādāk es teiktu, ka mana profesija jau ir sapnis. Es dabūju vienkārši zīmēt savus zīmējumus un likt tos uz cilvēkiem un likt viņiem justies stiprākiem un foršākiem nekā tad, kad viņi ienāca. Bet es ļoti gribētu redzēt cilvēku, kurā priekša un aizmugure ir visi noklāti ar maniem darbiem. Ir īpaši tāpēc, ka es strādāju tik dažādos stilos, kad es gribu redzēt, kā viņi visi pārklājās, komplementē viens otru tādā vienā lielā kopējā kompozīcijā. Tetovējums var būt liels lēmums. Kā atrast to, kas ir priekš jums? Ko vajadzētu zināt, nākot uz studiju? Principā ir ļoti daudz dažādu veidu, kā uz ķermeņa varētu būt izkārtoti tetovējumi. Tā saucamajā tradicionālajā stilā, ko mēs noteikti visi atpazīstam, tur ir biezas līnijas, spožas krāsas. Tos parasti veido aptuveni 10 x 10 cm lielumā, un viņus tā kā uzlīmes liek virsū daudzas. Bet, kad mēs sākam iet iekšā abstraktās lietās, formās, man personiski patīk domāt par to, kāda ir tā anatomija cilvēkam apakšā, jo tomēr ķermenis nav plakana virsma, tā ir trīsdimensionāla lieta, kas kustās un staipās. Un, ja tu dizaina formu pielāgo arī cilvēku formai un kustībai, tur jau var veidoties tā kā vesela deja kopā. Vienmēr tas ir izsaiklis nepaēst pirms sesijas vai neizgulēties pirms sesijas, jo tomēr ilgstoši pēc 3 stundām mums cukuru līmenis krītās, mums ķermenis bišķiņ jau sāk stresot. Cilvēki ģīpst, un tas ir tieši no tā cukuru līmeņa pazemināšanās. Un tad mans darbs kā tetovētājam ir uzreiz viņus apguldīt, ja viņi nav jau guļošā pozīcijā, iedot viņiem cukuriņu, lai atkal paceltu to cukuru līmeni, ūdeni iedot padzerties, un tad jau viss kārtībā palielināt. Radoša kultūra ar savām spēcīgajām iezīmēm, kuras šķiet paliek arvien populārāk. Speciāli Kivī, Kristaps Dilēvičs un Signe Lapiņa.